Līdz ar pavasara iestāšanos biznesa centrā Rāmava no 13. līdz 15. aprīlim norisinās 31. starptautiskā lauksaimniecības biznesa izstāde, vienopus pulcējot dalībniekus no visas Latvijas. Priecājos sveikt jūs visus ikgadējās lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības un infrastruktūras uzlabošanas izstādē Pavasaris 2023. Katru gadu lauksaimnieki saskars ar jauniem izaicinājumiem, un arī šogad lauksaimniecības jomā ir jāmeklē jauni risinājumi, kā strādāt gudri un efektīvi. Mēs zinām, ka mums ir zinām krīze piena nozarē. Es ceru, ka mēs viņu pārvarēsim ātrāk nekā vēlāk. Bet arī graudkopībā ir milzīgi izaicinājumi. Mēs zinām, ka dēļ kara Ukrainā un citiem nestabilitātes faktoriem daudzi graudkopji ir iepirkuši minerālu mēslus par ļoti augstu cenu. Tā graudu cena ir nokritusies, tur veidojās zināmas šķērti. Nebūs vienkārši gads pilnīgi noteikti, bet es esmu pārliecināts, ka mēs, kā saka, iziesim no tā stiprāk nekā vajag. Izstādes ietvaros ir radīti visi priekšnosacījumi, lai interesanti gūtu jaunas zināšanas un rastu risinājumus. 30 gadi šī izstāde ir, un mēs redzam, ka katru gadu faktiski atjaunojās jauda. Tā ir objektīva vieta, kur tad arī tiekās izēvielu ražotāji ar pārstrādi, ar iekārtu ražotāji, ar tehnikas ražotājiem un tirgotājiem. Viena bez otra nevar, ja? Un tas savalkoties kopā, protams, veido to, ko mēs saucam par mūsu lauksaimniecisko izaugsmi. Šogad izstādē piedalās 280 dalībnieku. Un ekspozīcija ir tiešām plaša. Mēs jūtam, ka ir interese gan no dalībnieku puses, gan no apmeklētāju puses. Un ceram, ka šogad pavasarī būs daudz ražīgas sadarbības kā vieniem tā otriem. Paralēli izstādē jāpiemina notiek arī lauksniecības fórums, kas ir šī izglītojošā izstādes sadaļa ar semināriem, diskusijām, kur trīs dienu garumā katrs var atrast noderīgo sfēru un noderīgās prezentācijas, kuras būtu vērts apskatīt. Un tas viss būs pieejams arī pēc izstādes ierakstā. Un izstādes laikā notiek arī dažādi mazāki pasākumi, kā piemēram šķirnes trušu izstāde un gaļas lielopu mini izstāde un paraugu demonstrējumi, ko zāģeri un arboristi var paveikt. Tā kā arī šādas lietas notiek šeit Rāmavā. Obligāti apskatīt visu, jo šeit ir no tehnikas līdz pirtīm, jumtiem, viss. Un, protams, atnāk pie mums, jo šitādas disciplīnas, šis sports ir tikai Ogrē. Viņš ieradās Ogrē, un Rāmavā viņu var redzēt reizi 2 gados. Šodien mēs varam redzēt, ka būs maslu gāšana, visas stafetes. Jā, tāpēc šodien arī zāģiem un rādam to pašu līmeni kā vienmēr. Un Rāmavas biznesa centrā izstādes ietvaros ikvienam ir iespēja apskatīt trušu izstādi, dalīties priekā un gūt pozitīvas emocijas. Mēs Rāmavā ar savus trušus strādājam jau kopš kaut kāda 2004. gada. Šī izstāde mums ir tāpēc, lai mēs esošie trušu audzētāji, kuriem truši ir audzēšana, bizness un hobijs, ja tā var izteikties, lai varam satikties katrs, uzzināt kaut ko jaunu, un arī parādīt visiem apmeklētājiem, ka tomēr mums Latvijā ir truškopība un ir ļoti profesionāli trušu audzētāji, kuri prot šo darbu varot. Kā jau katru gadu mums ļoti patīk uz šejieni atbraukt un pastīties gan dzīvniekus, gan visādas jaunas tādas lietas, kas varētu saimniecībā noderēt, kā arī mēs ļoti esam priecīgi par to mājražotāju tirdziņu, kur arī kaut kas ļoti interesants un garšīgs. Tradīcija, ko vecmama man iemācīja, cept maizīti, šitos lielos kukulīšus ar mīlestību, ar kļavu lapiņām, to mēs arī izdarījām. Mēs saglabājam tradīciju, ar saviem bērniem iemācījām. Tagad man ir 3 mazie, kas arī brauc tirgoties aktīvi. Mana vieta, kad es cepu tam kukulīšus, jo visu padarīt atkal viens nevaru, dalamies. Un ģimenes lokā mēs darām kaut ko labu un svētīgu darbiņu. Kuram vajag desiņu, lai sameklē desiņu, kuram vajag maizīti, kuram vajag vienkārši iespaidus vai kaut ko aktīvu atpūsties, lai atpūšās, lai kaut ko pazāģē, lai kaut kur parausta kloķus, kā lielajā tankā vai lielajā kombainā. Viņi dabūja emocijas, vai labas emocijas, to pašu galveno. Un, protams, pavasaris ir laiks, lai stādītu un iekoptu savu dārzu.
Tādēļ arī izstādes ietvaros Rāmavā apmeklētājiem ir iespēja iegādāties dažādus stādus pagalmam vai savam piemājas dārzam. Šogad piedalāmies 1. gadu, tirgojam zemeņu stādus. Mums ir aptuveni 40 šķirnes mājās pieejams. Šeit ir kāda puse atvest. Izstādes dalībniekiem labi iepirkties un pašiem dalībniekiem pārdod visu, ko viņi vēlās. Izstāde ļoti patīk, daudzveidība stādos un arī dārza tehnika ir izvēle. Gan mazdārziņam, gan arī lieliem laukiem. Paldies Dievam, ka šoreiz ir reizi, kad pēc 3 gadu visiem zināmiem pārtraukumiem mēs esam atkal izstādē un te ir ko parādīt un uzaicināt savus klientus un iepazīstināt ar to, kas mūsu pieredzē sakrājies. Un vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka lauksaimniecība bija viena no tām nozarēm, kas nepakļāvās īstenībā, kas nezaudēja ne no kā, no tā, kas bija pandēmijas laikā. Mēs strādājam un arī strādāsim. Un lauksaimniecība ir, būs un arī paliksim. Man ļoti patīk piedalīties Rāmavas izstādē, tāpēc, ka mēs esam svaigā gaisā, saule spīd brīžiem starp mākoņiem, jo tur aiz mākoņiem tā saule ir un mēs esam saules paneļiem. Tas ir ļoti aktuāls temats mūsdienās. Un šodien mums ir arī jaunums. EcoFlow zāles pļāvējs, pirmais Latvijā, starp citu, pieejams no māja beigām. Tie mums varēs dabūt, tā kā var droši dot ziņu. Bet visādā citādā ziņā man ļoti patīk traktori un es tā kā traktoru entuziasts. Nu, nav tā, ka katru dienu sanāk ar tādu braukt, bet tā ir tāda laba lieta. Un šeit viņi ir ļoti daudz, gan tajā galā, un es vēl izgāju cauri, tur bija dažādi garšīgi ēdieniņi. Un tādā garā, un šī izstāde ir par to, lai cilvēks būtu tuvāk dabai, lai cilvēks būtu spējīgs pats kaut ko izaudzēt, pats kaut ko saražot, un tā skaitā savu enerģiju, tāpat arī savu, pieņemsim, pienu vai olas vai piespienu vai jebko citu, un tad šī izstāde palīdz. Būtībā ļoti sen nebiju bijis. Kādi 10 gadi ir pagājuši, kas neesmu ieradies šeit. Es pārsteigts par to, kas šeit ir tagad parādījies. Jā. Droši katru gadu turpmāk. Tehnikas segmentā viena vieta jums ir iespēja tikties ar ražotājiem un pārstāvjiem, kā arī atrast risinājums produktīvākam darbam. Intrek Latvija uzņēmums. Šodien pārstāvam lauksaimniecības tehnikas vienības, tāpat arī pacēlāju tehnikas un arī būvtehnikas vienības. Un šodien vēlamies izcelt īpaši pirmo reizi Latvijā apskatāms Manitou teleskopiskais pacēlājs ar 8 metru pacelšanas augstumu un 5 tonu celtspēju. Īpaši ar to, ka šāda vienība beidzot ir aprīkota arī ar variatoru kārbu, kas ir skaitās komfortablā kārba, un ar to ir iespējams strādāt daudz ātrāk un precīzāk. Faktiski šis beidzot ir tas modelis, ko Manitou ļoti gaidīja izveidot, jo pieaug šī tendence, kad ir nepieciešamas arvien lielākas celtspējas, un šīs tehnikas vienības tiek izmantotas faktiski visos iespējamos darbos, ko var iedomāties būvniecībā, lauksaimniecībā. Aicinu pieteikties izmēģinājumu testa braucieniem ar šo vienību. Attiecīgi informāciju varat atrast mūsu mājaslapā intrek.lv un sazināties ar mani vai maniem kolēģiem un gaidīsim ciemos. Labdien! Mēs esam uzņēmums SIA Baltika traktori, kas ir autorizētais Janmāra traktoru pārstāvis Latvijā. Janmāra ir Japāņu uzņēmums ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi inovācijās un inženierijā. Janmāra traktori veidot, lai tie būtu pēc iespējas produktīvāki un efektīvāki. Ja jūs meklējat agregātu, kurš spēj pieveikt lielākus un grūtākus uzdevumus nekā tipisks kompakta izmēra traktors, tad JT2 sērijas traktori ir domāti tieši jums. Tie ir aprīkojami ar pilnībā noslēgtu kabīnu un klimata kontroli, lai darbus varētu veikt teicami arī sliktos laikapstākļos. Gan JT2, gan JT3 sērijas traktoriem ir pārbaudīts un jaudīgs dzinējs, kas darbojas ar integrētu IHMT hidromehānisku transmisiju, lai nodrošinātu augstākā līmeņa jaudas un produktivitātes līdzsvaru. Mūsu uzņēmums SIA Baltika traktori piedāvājumā ar dažādu lauksaimniecības tehniku, tajā skaitā arī Janmāra SA un XT sērijas traktori. Mēs palīdzēsim atrast piemērotāko risinājumu jūsu vajadzībām, kā arī uzturēsim iegādātās tehnikas darba spējas.
Uzticami traktori ar 3 gadu garantiju. Sazinieties ar mūsu uzņēmumu, lai uzzinātu vairāk. SIA Valtek ir viens no vadošajiem lauksaimniecības tehnikas tirgotājiem Latvijā. Sniedzam tirdzniecības un servisu pakalpojumus. Šī gada izstādē mums ir ļoti daudz jaunumi. Tādi jaunumi kā jaunā 700. sērija, Lemken produkts un jaunā Valtra Q sērija. Jaunais Fendt 700 ir īpašs ar to, ka tas šobrīd sasniedz jau virs 300 zirgspēku jaudu. Tas ir būvēts praktiski no jauna šodienas vajadzībām. Tas no lielākajiem modeļiem ir aizguvis Fendt ID zemo apgrieziena tehnoloģiju dzinējam un Vario Drive Train transmisiju. Traktorā ir arī jaunais Fendt One koncepts, kas ir būtiski svarīga sastāvdaļa operatoriem. Man aiz muguras ir jaunā Valtra Q sērija, kas arī stiepjās pāri 300 zirgspēku robežai, kas ir būtisks jaunums Valtras zirgspēku segmentā. Un kā lielākais jaunums Valtek produktu sortimentā ir Lemken produkti. Produktu sortimentā ietilpst ārkli, diski, rugains lobītāji un vēl citi produkti. Gribētu aicināt visus mūsu klientus apciemot mūsu filiāles un iepazīties ar šo produktu tuvāk un nonākt pie labākā risinājuma pie mūsu tirdzniecības pārstāvjiem. Mani sauc Māris Sproģis, pārstāvu uzņēmumu Baltim Rīgas filiāli, kas vēsturiski ir Komatsu oficiālais dīlers. Latvijā ir arī māsas kompānijas Lietuvā un Igaunijā, bet no pagājušā gada jūnija ir arī kļuvis par oficiālo Deutsche-Fahr dīleri Baltijas valstīs. Patreizajā brīdī Deutsche-Fahram ir traktori sākot no 56 zirgspēkiem līdz 336 zirgspēkiem un kombaini. Kombaini ir kratītāji, sākot ar kēderu platumu no 5,4 līdz 9 metru kēderu platumiem. Deutsche-Fahrs 8280 Agrotrons TTV ir tāds rūpnīcas lepnums ar maksimālo jaudu 287 zirgspēki. Viņš ir labs, jaudīgs un konkurētspējīgs savā jaudas segmentā. Atrodamies Muciniekos, Ropažu novadā. Pie mums ir ļoti ērti nokļūt. Esam no Baltika agromašīnerijas. Mēs esam visos 4 Latvijas reģionos. Šodien uz Rāmu esam atraduši savu jaunumu, Farmtrac mazie kompakti traktoriņi, sākot no 20 zirgspēkiem līdz pat 75. Katram šim mazam agregātam, mazam traktoriņam esam arī pielikuši klāt, tas, kā saka, mūsu otrs jaunums ir Sikma aizmugurē agregāti. Ja, tur ir gan augstnes frēzītes, gan kultivatori, gan zāles pļaumašīnas, gan grauju pļaumašīnas. Nopļaut zālīti, sakārtot vidi, graumals, būtībā veikt visdažādākos mazos lauksaimniecības darbus. Piedāvājam zemniekiem arī kā vēl viena tehnika, dažādi ekskavātori. Un ekskavators mēs piedāvājam 2 brendus, 2 zīmolus. Tad lielākais tālums zaļais Kobelko un mazākie, kas ir oranžie man aiz muguras, tie visi Kubota. Tā kā Kubots piedāvā arī iekrāvējs līdz 5 tonām darbam fermās. Visur, kas nepieciešams lauksaimniecībā. Dojus Latvija jau sen ir Latvijā zināms kā John Deere oficiālais pārstāvis, kas tirgo traktorus, kombainus, pašgaisa malcinātājus, sejmašīnas un tā tālāk. Ir pienācis brīdis, kad mēs varam prezentēt savu jauno produktu, kas ir SIP zāles apstrādes iekārtas no Slovēnijas. Šodien mēs varam redzēt kombinācijā ar John Deere traktoru, lielā 9-metrīgo pļaumašīnu. Tāpat arī ir vēl daži citi produkti, ko mēs gribējām parādīt. Priekšrocības ir daudz un dažādas. Pēc pārdošanas apkopes, tās pašas remonti, kas ir, viņi ir salīdzinoši zemām cenām, bet ar ļoti augstas kvalitātes produktu gan mazai saimniecībai, gan lielai saimniecībai. Mums ir arī 6 reģionālie tirdzniecības pārstāvi, kas ar prieku atbildēs uz jebkuru jautājumu. Pārstāvam uzņēmumu Stoker. Kā ierasts mums ir Kubota, komunālā un lauksaimniecības tehnika, Avant, daudzfunkcionāli iekrāvēji
un SAMI aprīkojums traktoriem. Mūsu lielākais jaunums ir Meleks ražotāja elektrotransporta līdzekļi. Šajā reizē esam atveduši modeli N50, kas mēs redzam vairāk kā īpašumu apsaimniekotājiem, komunālajiem uzņēmumiem, teritoriju apsekošanai, uzkopšanai, atkritumu savākšanai. Katrs jau redz savu mērķi, kā viņu izmantot. Pārējie jaunumi mums šogad nāk no Avant puses ar jauniem modeļiem un jauniem darbarīkiem. To cenšamies arī šeit parādīt, parādot Avantu darbarīku klāstu un modeļu klāstu. Gaidam visus klientus 14. jūnijā Balvu novadā uz Kuburtas un Avantu demonstrāciju dienu. Precīzāka informācija mājaslapā stoker.lv. Esmu Ainārs Kinzulis. Es pārstāvu SIA Agritech un esmu New Holland produktu grupas vadītājs. Šogad standā mums ir ko redzēt, ir katram pēc vajadzības un pēc nepieciešamības. Ir izstādīta New Holland tehnika, JCB tehnika un arī Pottinger zemes apstrādes tehnika. No New Holland tehnikas var minēt traktors, kas ir lieljaudas no Austrijas un ir izstādīts šeit pirmo reizi. Kā arī no Pottinger tehnikas ir jaunā sējuma kopšanas ecežas rotokēra un arī JCB 3. paaudzes teleskopiskie iekrāvēji ir. Tāpat ir izstādīts lieljaudas rotklāsts ar traktoriem sākot no 50 līdz 315 zirgspēkiem. Labdien! Mēs Domas Angāri esam certificēti angāru un garāžu ražotāji. Mēs piedāvājam plašā klāstā lokveida angārus ar taisnām sienām, gan PVC angārus, kā arī garāžas un nojumes. Protams, arī paši mini angāri mums ir. Protams, tas jau pēc katra klienta vēlmēm. Mēs varam arī piedāvāt kantainus angārus. Jā, teiksim, tas viss ir izrunājams, izstāstāms, vēlamies uzklausām un iesakām labāko risinājumu. Mūsu galvenais mērķis ir sadarbība ar klientiem, lai klienti ir priecīgi un apmierināti. Un gala rezultāts ir abām pusēm ļoti priecīgs un skaists. Tā kā droši vērsieties pie mums. Mēs sniedzam tās bezmaksas konsultācijas un tiekamies būvlaukumā. Švenk ir vadošais būvmateriālu ražošanas uzņēmums Latvijā. Vienīgais, kas Latvijā ražo cementu, ražojam cementu vienā no modernākajām un dabai draudzīgākajām rūpnīcām Eiropā. Līdztekus cementam mēs tirgū piedāvājam betonu blokus, dažādas minerālu materiālus, un tā skaitā arī augsnes kaļķošanas materiālus Švenk Agro. Tas ir 100% dabai draudzīgs materiāls, sijāts, smalcināts. Esam reģistrējuši to valsts augu aizsardzības dienestā, iegūstot reģistrācijas apliecību, kas apliecina, ka mēs rūpējamies par šo produktu kvalitāti, regulāri to pārbaudot. Švenk Agro ir derīgas bioloģiskajā lauksaimniecībā bez papildus testēšanas. Visus transporta betona atlikumus mēs lejam formās un iegūstam betona blokus, kas ir iegūši savu nozīmīgu vietu zemnieku saimniecībās un industriālās teritorijās. To vienkāršā forma, svars un izmērs ļauj mobili un ātri veidot drošas konstrukcijas. Uzņēmums piedāvā piekabes un puspiekabes profesionālai lietošanai. Tātad tas ir komerctransportam, vilcējiem, puspiekabes, piekabes, un no šī gada mēs arī piedāvājam franču kompānijas Legras ražotās piekabes traktortehnikai, kuru īpatnība ir tā, ka tiek izmantota kustīgās grīdas sistēma, pateicoties kurai var pārvadāt birstošas kravas, graudus, biomasu, šķeldu un tam līdzīgi. Un pateicoties tam, ka tā grīda ir gluda, mēs varam pārvadāt arī kravas uz paletēm un bigbagos. Bez tam mēs piedāvājam arī dažādu veidu citu ražotāju piekabes, puspiekabes, kas ir cisternas, piena pārvadāšanai, pārtiks produktu pārvadāšanai, zemās grīdas trailerus tehnikas pārvadāšanai. Jebkurā jautājumā, kas attiecās uz piekabēm un puspiekabēm, laipni gaidīti Traileru salē.
Mēs esam uzņēmums SIA ZK9, kas pārstāv Ford Trucks Latvijā. Un, jā, šis ir mūsu flagmanis produkts Ford F-Max, kuru mēs esam prezentējuši šobrīd Rāmavas izstādē. Mēs ļoti lepojamies ar to, jo par pagājušā gada rezultātiem mēs esam dabūjuši 13% no tirgus daļām tieši pārdošanas ziņā, un šie cipari ir auguši ne tikai Latvijā, mēs gribam arī pasvītrot, ka arī visur Eiropā tie cipari ir auguši. Šī gada sākumā mēs noslēdzām dīleru pārstāvniecības līgumu ar uzņēmumu SIA AK12, kas atrodas Cēsīs, un arī mēs plānojam līdz gada beigām vēl vienu partneri piesaistīt, lai būtu vēl viens dīlers Latvijā. Ja mēs runājam par pašu produktu, viņam ir šobrīd 500 zirgspēku jaudīgs dzinējs, kurš gaida tagad šī gada pusē atjauninājumu. Tas mums sniegs papildus 5,5% degvielas ekonomiju, un arī ir gaidāms ātrumkārbas atjauninājums. Šobrīd šeit stāv ZF ražojuma 12 pārnesuma kārba, un nākotnē tā būs Turcijas ražota kārba. Priecāsimies visus satikt un izvēlēties savu Fordu. Aicinām apmeklēt arī biznesa centra Rāmava iekštelpas, kur Zemkopības ministrijas stendā saimniekiem ir iespēja satikt nozares iestāžu pārstāvjus un ekspertus vienu vietu. Pārstāvētās iestādes ir Zemkopības ministrija, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, lauku atbalsta dienests, Valsts auga aizsardzības dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Lauksaimniecības datu centrs, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju augstskola, Malnavas koledža, Bulduru tehnikums, Valsts meža dienests un Zinātniskais institūts Biora. Mēs šeit rādam divas lietas. Viens, ka mēs aicinām saimniekot gudrāk, rīkoties saudzīgāk, iegūt vairāk. Tieši rādam inovatīvu sistēmu, kā piesaistot meteodatus, varam prognozēt, kādas slimības būs ziemas kviešos, lai lauksaimnieks velta netērē dārgos pesticīdus. Otra lieta, ko mēs rādam, ir saimniecības pārvaldības sistēma. Zaļajā kursā mums svarīgi izpildīt dažādas jaunas prasības, kas ir. Līdz ar to mēs kā LKC piedāvājam mums arī digitālu programmu, kurā katrs savu saimniecības datus var savadīt, un tālāk no šīs programmas visām iestādēm, kam vajag info, mēs nosūtam. Mēs pārstāvam izstādē Lauksaimniecības datu centru, sniedzam cilvēkiem interesējošās atbildes uz jautājumiem par dzīvnieku reģistru, piedāvājam iespēju apskatīt dzīvnieku identifikācijas līdzekļus, tāpat arī piedāvājam jaunākās iespējas tieši par DNS krotēlijām, kādas datu centrs arī piedāvā apdrukai. Un, ja ir kādi jautājumi arī par ciltdarbu vai pāraudzību, sniedzam atbildes. To mēs arī šobrīd izstādē arī atgādinām, kas mēs esam, ko mēs darām. Daudz nāk interesēties arī vietējie ražotāji, gan mājražotāji, gan ar lauksaimniecību saistīti cilvēki nāk un vaicā par mūsu pakalpojumu, ko mēs arī šobrīd darām. Viņiem sniedzam atbildes, meklējam risinājumus, ja tādi ir nepieciešami. Šādām izstādēm ir jābūt un par savīm jāatgādina ir visiem. Izglītībā ir spēks! Izmantojiet iespēju sekot līdz visiem izstādes jaunumiem arī sociālo tīklu platformās un uzziniet vairāk par izstādes dalībniekiem, īpašiem eksponātiem un speciāliem piedāvājumiem, kā arī izmantojiet iespēju, lai visu redzētu paši savām acīm, apmeklējot izstādi klātienē.